dzīvoju. Tavā priekšā es kā Dāvids no prieka dejoju. Esmu bēgstams, esmu izglābts un no sirds es liksmoju. Tavā priekšā es kā Dāvids no prieka dejoju. Es no prieka dejoju. No prieka dejoju. Es no prieka dejoju. Tavā priekšā es kā Dāvids no prieka dejoju. Esiet sveicināti tiešām, mīļie radio klausītāji, šajā brīnišķīgajā otrdienas vakarā, un pulkstenis jau rāda 4 minūtes pāri 9, tā kā tas ir pienācis laiks, kad mēs varam runāt par Dievu vārdu un tiešām lūgt, lai Dievs tiešām nāk ar savu svēto garu, un lai tiešām arī piepilda mūsu sirdis, mūsu dzīves ar savu svētību, ar savu žēlstību, ar savu mīlestību, jo tiešām Dievs ir varens, un tiešām mums ir jāslavē viņš par viņa žēlstību, par viņa mīlestību, kā jau šovakar mēs varējām slavēt, un tas nav viss, jo pēc šī svētrunas vakara būs tiešām brīnišķīga slavēšanas muzika visam vakaram, tiešām, lai Dievs sveitī, lai Dievs piepilda katru klausītāju šajā vakarā. Tiešām paldies Tev, mīļai debes Tevs, par šo vakaru, kad atkal mēs varam visi būt Tevi bērni kopā, kungs tiešām sveitī, vadi, uzrunā katru Tavu bērnu, katru Tavu klausītāju, arī šajā vakarā tiešām, kungs, ka Tu mūs katru mīli, ka Tu tiešām dod mums katram arī šo brīvo izvēli, kad mēs varam vai nu pieņemt Tavu mīlestību, vai arī to noraidīt, bet tiešām, kungs, tiešām, kungs, ka Tu mūs katru aicini, lai mēs tiešām atveram savas sirdis, lai mēs tiešām atsaucamies Tavai mīlestībai, lai mēs to pieņemam, lai mēs arī esam Tavi liecinieki, lai mēs ejam, lai mēs stāstam par Tavu mīlestību, par Tavu žēlstību, un lai arī mēs tiešām atgriežam daudzas dvēseles arī pie Tevis, kas arī pieņem Tevi, kas arī seko Tavai mīlestībai, kas arī dara Tavu gribu, piepilda arī savā dzīvē, kungs, tiešām sveitī, vadi, uzrunā katru Tavu bērnu, katru Tavu klausītāju, katru Tavu klausītāju sirdi, arī šajā vakarā. Sveitī mūs un vadi mūs katru pa Taviem taisnības, labajiem un patiesajiem ceļiem, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Tiešām prieks ir būt kopā arī šajā vakarā, un tiešām, lai slavēts ir Dievu vārds. Un nolasīšu no Mateja evaņģēlija 9. nodaļas, no 35. panta līdz 38. pantam. Mateja evaņģēlija 9. nodaļa, no 35. līdz 38. pantam. Un Jēzus apstaigāja visas pilsētas un ciemus, mācīdams viņa sinagogās un sludinādams valstības evaņģēliju, un dziedinādams visas sērgas un slimības. Un kad viņa ļauža pulkas redzēja, sirds viņam par tiem iežēlojās, jo tie bija novārtināti un astāti kāvis, kam nav gana. Tad viņš saka saviem mācekļiem pļaujamā daudz, bet pļāvēja maz. Tāpēc lūdziet pļaujas kungu, lai viņš izsūta strādniekus savā pļaujamā. Āmen, tiešām brīnišķīgs vārds, un arī šovakar gribās runāt par aicinājumu, par šo mērķi, ka Dievs katru saka, lai mēs tiešām ejam, lai mēs nesam vēsti tiem, kas ir pazuduši, kas neredz vēl savā dzīvē nekādu vērtību, lai mēs ejam un lai tiešām, lai viņiem stāstam par Dieva lielo mīlestību. Un tiešām, kā jau šeit tiek teikts, un Jēzus apstaigāja visas pilsētas un ciemus,
mācīdams viņa sinagogās un sludinādams valstības evaņģēliju un dziedinādams visas sērgas un slimības. Tiešām mēs nevaram iedomāties šo lielo svētību, šo lielo mīlestību, kā tiešām bija Jēzum, kas tiešām gāja, kas tiešām darīja brīnumus visā pasaulē, kas tiešām dziedināja slimos, kas tiešām ir varens, un tāpēc arī daudziem nepatika šie Jēzus brīnumi, ka tiešām, ka viņš darīja daudz lielas lietas, kas nepatika farizejiem un daudziem citiem augstajiem kungiem, tā var teikt. Kā jau tiek teikt jaunajā derībā, ka tiešām, ka Jēzum nācās arī tikt piesistam krustā par visu mūsu grēkiem, un tiešām arī to Jēzus, var teikt, darīja ar prieku. Jo tiešām Jēzus zināja, ka tiešām, ka mūsu dzīvēm, ka mūsu katru dzīvei būs mērķis, tie, kas pieņems viņu kā savu glābēju, tiem būs kāds mērķis, tie būs brīvi no savas grēku verdzības, brīvi atpabināti no grēku verdzības, ka mūsu katra dzīvē ir mērķis piepildīt Dieva gribu, ka mums ir svarīgi, lai mēs sekojam šai Dieva gribai, lai mēs piepildām Dieva doto mērķi arī savā dzīvē, nevis to izniekot, bet lai mēs to piepildītu katrs savā dzīvē Dieva doto mērķi, ko Dievs ir katram devis. Un kā jau šeit tiek teikt, un kad viņš ļaužu pulkus redzēja, sirds viņam par tiem iežēlojās, jo tie bija novārdzināti un astāti kāvis, kam nav gana. Tiešām Jēzum sāpēja sirds, viņš bija žēlastības pilns, ka viņš tiešām gāja šajā pasaulē, gāja meklēt katru noklīdušo, katru, kas neredz savai dzīvē nekāda vērtību, katru gāja, viņš meklēja, bet ko mēs? Ka bieži vien noraidām šo Jēzus mīlestību, šo Jēzus žēlastību, jo liekas paši jau visu varam, paši jau visu spēsim, ka paši savā spēkā uzvarēsim, bet ka tiešām, ka Jēzus gāja un meklēja pazudušos. Un kā jau tālāk tiek teikt, tad viņš saka uz saviem mācekļiem, pļaujamā daudz, bet pļāvēja maz, tāpēc lūdziet pļaujas kungu, lai viņš izsūta strādnieku savā pļaujamā. Un tiešām, kā arī var teikt, arī mūsu mērķis būtu, ka pļaujamā daudz, bet pļāvēja maz. Tiešām, ka arī mēs varam būt viens no šiem pļāvējiem, kas iet un kas tiešām liecina un kas tiešām ved arī daudzas dvēseles pie atgriešanās, kas liecina, kas dara šo Dieva mīlestības vēsti, kas nes un nodod arī tālāk apkārtējiem, kas vēl neredz šo Dieva mīlestību, kas vēl nejūt šo Dieva piedošanu, šo Dieva žēlastības vēsti savai dzīvei. Tātad mērķis ir mums iet un tiešām liecināt par Dieva žēlastību un par Dieva neizmērojamo mīlestību. Un kā jau seminārā arī stāstīja brīnišķīgu liecību, ka cilvēks, kas 86 gadus nodzīvoja bez Dieva, bez šīs Jēzus piedošanas, un pēdējā savā dzīves minūtē saprata un pieņēma Jēzu, un ka tiešām varēja uziet debesīs pie Jēzus. Tātad
Tātad tik svarīgi tiešām ir meklēt Dievu, un tiešām tik svarīgi ir pakļauties Dievam, Dieva mīlestībai, Dieva vārdam, pieņemt to savā dzīvē, lai tiešām, lai arī tā nav ar mums, ka arī mums savā pēdējā dzīves minūtē ir jāpieņem Dieva mīlestība, ka visu šo laiku mēs būsim izniekojuši. Dieva mīlestība, Dieva žēlstība, tiešām, lai tā nav ne ar vienu, bet ka tu vari atsaukties Dievu vārdam, Dieva mīlestībai, Dieva žēlstībai jau tagad, jau šovakar. Pieņem Dievu vārdu, piesauc Dieva vārdu, piesauc Jēzu, apliecini viņu savā dzīvē. Tad viņš tiešām tevi atpestīs. Jā, tiešām piesauc viņu, viņa vārdu. Un tiešām katram ir svarīgi saņemt aicinājumu no Dieva, jo Dievs katram dod savu aicinājumu. Katram tiek dot kāds aicinājums, kāds mērķis mūsu dzīvei. Un tiešām arī tas Dieva dotais mērķis un Dieva dotais aicinājums arī tiešām ir jānes tālāk un jāpiepilda tas, uz ko mūsu Dievs katru sūta. Mūsu galvenam mērķim vajadzētu būt, kad mēs ejam un pasludinām evaņģēliju, kur tas nav sludināts. Dažādās vietās, visapkārt, nevis tikai draudzei svētdienā. Tātad tiešām iet jau rītā, jau visu atlikušo nedēļu, tajās vietās, uz ielas, darbā, skolā, vienalga, kur tu esi slimnīcā, vienalga, kur tu atrodies veikalā, vienalga, kur tu ej bankā, vai vienalga, kur visās vietās, kur tu ieej, uzrunāt cilvēkus, liecini par Dievu mīlestību, par Dievu vārdu, sludini, saki, Dievs tev mīl. Vai tu apzinies savas dzīves vērtību, vai tu zini savas dzīves jēgu, tātad mums tas ir jādara. Jo Dievs grib redzēt, kā viņa ļaudis atgriežas. Tātad mums ir jābūt gataviem doties tur, kur neviens nav gatavs doties. Tātad mums ir jāiziet ārā no savas komforta zonas. Ka nevaram tikai svētdienā būt draudzē, jo mums ir svarīgi domāt, kā mēs varam aizsniegt apkārtējos ar evaņģēliju vēsti. Draudzē viss ir tik viegli atrasties, būt svētdienas dienā, aiziet pasēdēt, paliecināt varbūt draudzē, pabūt starp saviem mīļajiem draudzes locekļiem, bet tiešām mums ir svarīgi iziet no šīs komforta zonas ārā uz ielas, sludināt par Dieva mīlestību, ka mums ir jābūt kā celmu lauzim, iet tur, kur neviens nav gājis, un darīt to, ko neviens nav darījis. Mums ir jāiet ārā no savas komforta zonas. Un arī mums nāksies sastapties ar pretestību un būt izaicinātiem. Ka nav šī evaņģelizācija viegls darbs, un ka nebūs nemaz tik viegli, bet mums ir jāiziet no savas komforta zonas ārā un jāsludina par Dievu mīlestību, par Dieva žēlstību ārā, uz ielas, tajās vietās, kur neviens nav gājis, un teikt par Dieva lielo mīlestību apkārtējiem cilvēkiem, kas vēl to neredz. Un ka mums ir jācīnās šī cīņa Dieva vārdu spēkā, Dieva vārda žēlstībā. Mums būs jāmaksā sava cena, jo mēs tiksim izaicināti. Mēs tiksim izaicināti komforta zonā, tādēļ esi gatavs pretestībai, ka var kaut kas neizdoties, tā kā mums ir jābūt gataviem, ka var kādas lietas neizdoties. Bet mums tas ir jāpiepilda, lai mēs varētu efektīvi piepildīt Kristus aicinājumu, iet un darīt citus par mācekļiem, tad draudzei un komandai ir tiešām jābūt kopīgiem, vienotiem mērķiem, lai mēs varētu tiešām būt efektīvi, darīt šo Kristus doto darbu
iet un darīt citus par mācekļiem, tad arī veidojot savu komandu, draudzē, būt kopīgiem vienotiem mērķiem. Ko, un tādi jautājumi, ko Dievs arī man deva seminārā, domājot arī par savu draudzi un par visu, un arī par jums, kā tātad būt kopīgiem vienotiem mērķiem, ko darīt, kā to darīsim, kur to darīsim, kas to darīs. Tātad arī šo pašu evanģelizāciju. Ko mēs darīsim, ko mēs veidosim, kā mēs to darīsim, kas to darīs. Tātad šādi būtiski jautājumi. Un kā arī bieži vien, varbūt draudzē un varbūt arī citās grupās un vietās, ka arī komandā, lai mēs varētu būt vienoti, ka mums arī svarīgi ir pieņemt vienam otra viedokli. Pat ja tā ir kritika, tātad arī svarīgi, lai mēs arī šo kritiku pieņemtu Dievu mīlestībā un tiešām nekritizētu vienam otru tik daudz, bet lai mēs viņus mīlētu. Un kā Dievs ir tiešām teicis, mīlēt savu tuvāko kā sev pašu, tātad arī savu brāli un savu māsu Kristu. Un trešais mērķis, kas arī svarīgi ir šajā mūsu kopīgajā darbā, arī izstrādāt vīziju un sapņus, arī draudzes vīziju un sapņu, un arī kādas mājas grupas vīziju un sapņu, ko tad mēs darīsim, lai tiešām, lai šo Kristus vēsti varētu nest tālāk. Jo tiešām mums ir svarīgi, lai mēs varētu aizsniegt citus. Svarīgi mums tiešām ir iet un nest šo vēsti, lai mēs varētu aizsniegt citus apkārtējos cilvēkus. Tikai Dievs piepilda savu misiju. Dievs piepilda savu misiju, kas arī izredz mūs un aicina mūs, lai mēs ejam un darām citus par mācekļiem, kā jau es teicu, Mateja 28. nodaļā, tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem citus, tos kristidami Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā, tās mācekļiem turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam, kā tad arī mums ir jāiet un jādara par mācekļiem citus. Un atkal, ka mēs darām citus par mācekļiem, un tie atkal var darīt citus. Tātad Dievs nāk un glāb tautu. Dievs nāk uz šīs zemes un glāb tautu. Mēs esam tikai instrumenti viņa rokās. Un Dievs nav vienaldzīgs. Viņš vēlas glābt tik vienu, kas viņam uzticas un seko. Tad Dievs jau tiešām dod arī šo iespēju atgriezties jau šovakar pie Dieva, šodien pieņemt Dievu savā dzīvē, sekot viņa mīlestībai. Un kā jau tiek teikt arī Jāņa evaņģēlī 3. nodaļā 16. pantā, kad Dieva mērķis ir, lai neviens, kas viņam tic nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Tātad Dieva mērķis tiešām ir, lai neviens, kas tic, nepazustu, bet iemantotu mūžīgo dzīvību. Tiešām Dievs ir nomodā, Dievs gaida katru savu bērnu, katru, lai atgriežas pie Dieva, ar visu sirdi, kas lai atver savu sirdi, kas lai ielaiž Dievu savā dzīvē, savā sirdī. Un tātad mums ir jābūt Dieva lieciniekiem, tāpēc arī skan Kristus pavēle. Ejiet, un dariet par mācekļiem citas tautas. Dievs vēl joprojām ir mīlestības pilns. Dieva mīlestība vēl joprojām ir uz ikvienu cilvēku. Tāpēc mums ir jābūt gataviem iet un pasludināt patiesību par Kristu. Tātad ej un sludini patiesību par Kristu. Tas var nebūt viegli. Tātad izej no savas komfortu zonas. Svarīgi mums ir saprast, ka mums ir jābūt starp cilvēkiem, nevis izolēties.
Tātad mēs nevaram pamest savu tautu, bet ka mums ir jāiet un jāstāsta viņiem par Dieva mīlestību, kura ir nemainīga, kā evaņģēlijs ir nemainīgs visos laikos. Galvenais, ka Kristus ir piedevis tavus grēkus. Mums ir jābūt starp cilvēkiem. Mums ir jānes patiesā vēsts pasaulē un joprojām jāturpina mīlēt cilvēki. Ka mums ir jāstāsta par Dieva mīlestību un par Dieva žēlastību. Un ļoti būtisks jautājums, ko mums arī mācīja seminārā, vai draudze ir patvērums no pasaules vai patvērums pasaulē. Tātad arī varam uzstādīt vai draudze vai mūsu grupa, kur mēs kalpojam, vai tas ir patvērums no pasaules vai patvērums pasaulē. Vai mēs tiešām varam ieaicināt savā grupā, savā kalpošanā tos un aicināt, kas tiešām grib meklēt Dievu, stāstīt viņiem par Dieva mīlestību. Dievs arī tiešām vēlas, lai gaisma un cerība parādas tur, kur mēs dzīvojam. Tajā vietā, kur mēs katrs dzīvojam, lai nāk Dieva gaisma un apgaismo katru tās iedzīvotāju. Vai tu pazīsti to ciematu un to vietu, kur tu dzīvo? Un arī tos cilvēkus, kas jums ir visapkārt, pie kuriem Dievs jūs aicina. Tātad arī mums ir svarīgi tajā vietā, tajā ciematā, kur mēs esam, iet liecināt apkārtējiem par Dievu, lai var atsaukties pēc iespējas vairāk cilvēki Dieva žēlastībai. Varbūt vēl jautājumi, kas ir šo cilvēku evaņģēlijs, kas ir viņu piepildījums, tā kā arī svarīgi ir saprast, kas ir šo cilvēku evaņģēlijs, kas ir viņu piepildījums. Kur cilvēki meklē piepildījumu? Kā tagad paskatoties visapkārt. Jaunieši, kur meklē piepildījumu, alkoholā, smēķēšanā, narkotikās un vēl, kur meklē katrs piepildījumu. Kur viņi gatavi ir veltīt laiku, kur apkārtējie jaunieši, pieaugušie, kur velta savu laiku. Kur cilvēki meklē cerību un glābšanu, kurās vietās un lietās cilvēki meklē cerību un glābšanu. Un tad arī tiešām mums ir jāiet uz tām vietām un jāstāsta un jāved ārā pazudušie. Daudzi saka, es ticu Dievam, bet kādam Dievam tu tici? Ir arī elku dievi. Bet ka mums ir jāizvēlas vienīgais patiesais Dievs, Jēzus Kristus. Un tiešām svarīgi ir, lai mēs lūdzam Dievu, lai Dievs tiešām nāk un lai tiešām mūs ekipē lai arī mēs varētu būt misionāri, iet un tiešām sludināt un tiešām stāstīt par Dieva mīlestību. Mums nav jābūt līdzīgiem, bet jānes nemainīgā Kristus vēsts pasaulē. Nemainīgā Kristus vēsts pasaulē. Mums ir jānes un jāved cilvēki pie atgriešanās un pie pareizā mērķa. Tas ir galvenais mērķis, lai mēs ejam un vedam cilvēkus pie patiesā mērķa. Tiešām paldies Tev, mīļais debes Tevs, par šo vārdu, ka mēs tiešām varējām būt kopā, ka mēs varējām Dievs runāt, tiešām par šo svarīgo mērķi, lai mēs tiešām ejam, lai mēs tiešām darām par mācekļiem citas tautas, kungs, lai mēs tiešām evaņģelizējam,
Dievs tiešām svētī, kungs, tiešām katru. Dod tiešām katra tava bērna dzīvē mērķi, kungs. Tiešām, lai mēs piepildam tavu gribu, tavu mērķi, lai mēs tiešām darām par mācekļiem citas tautas Dievs, tiešām, lai mēs tiešām darām citus par mācekļiem, kungs, lai mēs tiešām nesam tavu evaņģēliju vēsti, kungs, pazudušai pasaulē, kungs, lai mēs tiešām vedam pie patiesa ceļa, pie patiesas grēku nožēlas katru, kas nepazīst tevi, kungs, tiešām svētī vādi, māci mūs katru. Jēzus Kristus vārdā māci un uzrunā katru tavu bērnu. Jā, kungs, uzrunā katru tavu bērnu, katru uzrunā un vādi. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.